TUTV viesojās zeķu un zeķu bikšu ražotnē MP Soks. Uzņēmums tapis pateicoties Latvijas un Dānijas sadarbībai, kas sākās 2008. gadā, taču Dānijā uzņēmums pastāv jau no 1937. gada. MP Sok direktore Meldra Zdanovska mums pastāstīja, ka 1/3 produkcijas tiek eksportēta uz Amerikas Savienotajām valstīm un pārējā produkcija uz Dāniju, Vāciju un Norvēģiju. Latvijā gan mums neesot tāds pirktspējas, un pagaidām zeķes iespējams iegādāties vien Stokman veikalā Rīgā. Un tagad par visu un pēc kārtas. Pirmā telpa, kurā dodamies, ir tehniskā mērīšanas telpa, kurā tiek izvietoti aktuālie paraugi un notiek kvalitātes kontrole, uzglabāti dati un informācijas fleši. Tālāk seko adīšanas cehs, kurā, kā mums pastāstīja adīšanas tehniķis Aigars Auziņš, ir 74 adām mašīnas, gan senākas, gan modernākas, 18 no tām ir divcilindru, kas nozīmē, ka zeķi iespējams uztaisīt ne tikai krāsainu, bet arī ar reliefu, jeb labiskā un kreiliskā rakstā. Šajā cehā darbinieki strādā maiņās, mašīnas darbojas 24 stundas diennaktī. 2 vai 3 darbinieki tiek galā ar visām mašīnām, vēl atsevišķi strādā mērītāji un tehniķi. Aigars Auziņš saka, ka nav tādas izglītības iestādes, kur apgūt šo arodu. Darbam ir ļoti daudz nianšu, un šāda darba apgūšana prasa no 3 mēnešiem līdz pat 2 gadiem turpat darba vietā. Šūšanas un pakošanas cehā nu gan ir daudz operāciju. Sākumā nepieciešama izvēršanas operācija, kurā zeķe tiek izvērsta uz kreiso pusi, lai pēc tam varētu tai sašūt purngalu. Tad ir piegriešanas mašīna, kur zeķei piegriež ķīli, lai sašūtu abas zeķu bikšu staras. Backflop procedūra nozīmē, ka tiek sašūtas abas staras un pēc tam nostiprina vīles. Zeķu marķēšanas un presēšanas telpā notiek priekšmazgāšana, kur zeķes tiek mazgātas, lai tās klientam nesarautos mazgājot mājās. Tad seko presēšana, lai zeķes iegūtu formu. Pakošanas cehā tiek kontrolēta, locīta un pakota produkcija, un noslēgumā tā tiek likta kastēs. Beigu beigās zeķes tiek saliktas smagajās mašīnās, kas produkciju aizved pie pircējiem. Vienā dienā tiek saražotas 2400 zeķu bikses un 1600 zeķes. Noliktavā ir 500 dažādu krāsu diegi. Tie pārsvarā ir kokvilnas, likra, ekokokvilnas un bambusu diegi. Un tā vietā, kur kādreiz bija siltumnīcas komplekss, kur audzēja puķes, šobrīd atrodas liela ražotne, kura pārsteidz ar dažādām tehnoloģijām un liek aizdomāties par milzīgo darbu un daudzajiem cilvēkiem, kas strādā pie zeķēm, lai tās sildītu mūsu kājas gan augstajos ziemas mēnešos, gan būtu kopā ar mums arī vasarā.